Audi A6 C7 kā var dabūt no 218 zirgspēkiem līdz 300 zirgspēkiem, ņemot vērā, ka visa ekoloģija ir iekšā. DPFs, EGRs, AdBlue, Flapes, pilnībā visi ir iekšā. Mašina ir Quattro, 18. gads, pilnpiedziņa, tas Quattro, kas saucas uz ziemas priekiem, visiem ar Audi patīk braukāt. Tagad mašinai uztaisiem pilnvērtīgu pirmo steidžu. Mēs sasniedzam no 218 zirgiem līdz 300 zirgiem. Viņam oriģināli ir 500 griezies moments, un šobrīd ir viņam pēc mūsu čipā gandrīz 600 griezies moments, 590. Griezies momentu nevar vairāk dabūt tai mašinai tādēļ, kad vajadzētu programmēt ātrumu karba, jo ātrumu karba viņam neļauj limito. Pagadam klients atteicies čipot ātrumu karba, viņš viņu, ja būs nepieciešams, saprogrammēsim bišķiņ vēlāk. Pabraukās ar tādu jaudu, kā tagad ir, un tad, ja būs vajadzīga, uzcelsim jaudu ātrumu karbai. Tad par čipu, par failu, ko mēs izdarījām, lai saucīgs būtu čips tai mašinai, neietekmētu ekoloģijas darbībai, cik mēs pielikam? Mēs pielikam 0,100 milibāri būsta, tikai viņam ir oriģināli 2,5 70 milibārus, tad 1,570 bāra, un es pielieku klāt 0,100 tikai klāt, nedaudz. Un degvielas injections bija 65 mg uz oriģinālā faila, mēs uztaisījām datalogus plus minus tur. Un uz modificēta 74,5, tad 8, 9 plus miligrami injection quantity kopīgais degvielas padaviņš ir pielikts klāt minimāli, lai būtu labs rezultāts. Protams, tur vēl aizdedzēs leņķis, nedaudz ir saregulēts griezies moments, saregulēts detonācija, lambda zondes darbība, visi daudz tāda lielā kaudze parametru ir izmainīta, bet nav tik masīvi viss izdarīts. Tāds profesionāli neliels pielikums klāt iekšā faila, bet liels pieaugums mašinai zirgspēkos. Tā kā vēlreiz izbraukšu uz jaudas stendu un paskatīsieties, kā tā mašina uzvedas mums uz jaudas stenda. Pilnpiedziņa. Nedaudz varat pienākt pie manās, paskatīsieties arī datalogus, kā izskatās. Šitie skatāties rezultāti. 2,20 un tur 219, un tagad 300 ir zirgu, 299,1. Un griezes moments 518 uzrādīja uz jaudas stenda, šitie 586, gandrīz 590, ņemot vērā ārā temperatūra diezgan paliela. Un tagad par datalogiem. Tātad, šitie redzam turbinas darbību, injections. Mēs ejam uz to pusi, paskatāmies, cik ir pedāļas nospēs 100%. Tātad turbīnā redzat 2,6, 60 maksimum, un injections ir 52 mg kopīgais. Un tagad mēs paskatīsimies uz oriģinālā faila, cik mums ir turbīna un injections, lai jūs redzētumēt, šitie ir oriģinālais fails. Tad ejam uz priekšu, redzat, krietni ir mazāki parametri. Tagad mašinai turbīnas spiediens maksimālais ir 2,575. Tā kā redzat, pieaugums uzliekot uz mūsu faila ir ļoti, ļoti neliels. Un miligrāmos apakšā, miligrāmi degvielas maksimum bija 66, redzat, 66 šeit, un uz mūsu čipotā maksimālais miligramais injection quantity, cik mums ir 73. Tad cik ir kopā? 7-8 miligrami klāt, un mums 300 zirgu uz mašinas motora iekšā. Es izbraukšu vēlreiz ar tā mašinu, lai paskatītumies, kā tā mašina brauc. Nu kā, jaudīgie, ne?
Tātad neliels kritums ir, atgādināšu, kā vienmēr visos video stāstu temperatūras limitus mēs esam atstājuši uz Tosola, uz ēles temperatūru. Līdz ar to pēc katra rana nedaudz skripatiņu nokrīt leja tā jauda, bet izbraucot uz ceļa, atgujot atpakaļ temperatūru, visa tā jauda būs atpakaļ viņam. Tā kā 300 zirgu tai mašinai un 600 griezies moments stabili tai mašinai būs ar visiem datalogiem, ar perfektu failu. Es parādīju tikai dažus, bet reāli tur mēs redzam ļoti lielu darbību. Visu tur redzam, gan detonācijas, temperatūras, pedāļa nospiešanas, pieprasītais aktuālais geometrija un tādā garā. Es jums parādīju tos galvenos parametrus, kur var ietekmēt turbīnas darbībām un ekologijas darbībai. Tā kā, ja arī tava mašinai vajag labu, pilnvērtīgu steidžu ar datalogiem, vari pieteikties pie manis vai pie mūsu sadarbības partneriem, kas atrodas gandrīz visās Latvijas pilsētās, pat 2 un 3 sadarbības partneriem – Anglija, Īrija, Lietuva, Kipras, gan arī tur varēsim noprogrammēt mūsu failus, izmantot tur kolēģi mūsu. Jauku dienu jums! Čau!